Jo mums Latvijā ir laba situācija to, ka mums par to nesoda. Mēs gribam, lai tāds bizness kā šis bizness eksistētu vēl ilgtermiņā. Abus. Tā kā izdara to ziņošanas daļu un izdara to priekš sevis. Tā jaunā māmiņa vienmēr būs tā, kas tajos 8:30 Zoomā ieslēgsies. Un viņa beigs to darbu 5 un piecelsies un aizies, un vienkārši nav cik laika kad. Teiktu, ka ētikas kodeksā esmu redzējis visu, arī risku vadību. Ilgtspēja, zaļā domāšana, bizness. Jep, tu klausies podkāstu Zaļā ziemeļmeita, un mans vārds ir Maija Āboliņa Tomsone. Seko podkāstam Spotify un Apple podcasts un nepalaid garām jaunākās epizodes. Sveiki, klausītāji! Agneses Alksnes Bensons vārds lielākajai daļai jums noteikti nav svešs. Man liekas, ka viņa ir jaudīgākā ESG nozares profesionāla, kāda vien mums ir. Varu tikai apbrīnot viņas darba spējas, plašās zināšanas, milzīgo pieredzi darbā ar uzņēmumiem un iedziļināšanos tematikā līdz tādiem sīkumiem. Spēju orientēties dažādos ar ilgtspējas tematiku saistītos likumos un normatīvajos aktos un to patieso deksmi, ar kādu viņa dara savu darbu. Taču es viņā visvairāk novērtēju atklātību, tiešumu un lietu nosaukšanu to īstajos vārdos. Starp citu, Agnes ir CSR Latvijas valdes priekšsēdētāja un ilgtspējas konsultāciju uzņēmuma Sustainability Partners valdes locekle. Tāpēc es aicināju viņu sarunu, lai tā kārtīgi parunātu par CSRD labajām un ēnas pusēm, par to, cik tad mēs esam atvērti jaunajām prasībām, un cik godprātīgi tās izpildīsim, un cik kopumā jēgpilnas šīs prasības ir. Un patiesībā man jāsaka, mūsu saruna kopumā ievirzījās arī tādā tīri filozofiskā gultnē reizēm, kur mēs mēģinājām šķetināt tādus jautājums, kā cik tad jēgpilni ir dzīties pakaļ datiem, kamēr nepazaudējam fokusu uz to lielo strateģisko mērķi, un kas patiesībā ir tāda stratēģija, vai tas ir tāds mērķu saraksts, vai tomēr tā lieta, kas palīdzēs tev radīt tieši to vislabāko, visjēdzīgāko, visjēgpilnāko, patieso pozitīvo ietekmi. Saruna bagāta ar dažādām atziņām, tā kā es ceru, ka tu ļoti daudz ko paņemsi arī sev savā ikdienas darbā līdzi. Lai labi skan! Agnes, sveika! Sveika. Laipni lūdzam atpakaļ Zaļajā ziemeļmeitā. Tu biji tā drosmīgā, kas viena no pirmajām atsaucās manam uzaicinājumam aizsākt jaunu tēmu podkāstā. Un toreiz, kad mēs pirms daudziem mēnešiem, negribu teikt gadiem, tikāmies. Diviem, vai ne? Apmēram tieši šajā pašā laikā. Tieši šajā pašā laikā tu biji 2 vienā statusā, un tu pie manis piestāji pa ceļam uz dzemdībām. Gandrīz tā varētu. Un mēs parunājām par tādu tēmu, kā kas ir korporatīvā sociālā atbildība, kāda ir atšķirība starp no ilgtspējas un tā tālāk. Un, lai cik tas arī dīvaini nebūtu, un arī kāds dzīvē parasti noteikti daudz ūdeņi ir aizpeldējuši, daudz laiks ir pagājis. Un jā, mēs dzīvojam ērā nevis vai kas ir CSR vai KSA, bet mēs dzīvojam ērā, kas ir CSRD, ISRS un tā tālāk. Pastāst, kas ir mainījies tavā dzīvē pa šo laiku? Manā dzīvē? Laikam šo 2 gadu laikā man ir neticamā kārtā. Es tā teicu, ka man notiks viss reizēm, man liekas, manā dzīvē. Jā. Man ir meitai rīt 2 gadi. Apsveic! Tā kā tas ir tāds jauna loma, jauns pienākums, kas man ir iemācījis 2 lielas lietas – deleģēt un prioritātes. Jo es biju absolūts darbaholiķis, manuprāt, līdz šim brīdim. Un tiešām tas liek strādāt ļoti efektīvi, ļoti konkrēti, netērēt laiku muļķībām, sīkumiem, varbūt lietām, ko var atdot kādam citam izdarīt. Tas ir tiešām ļoti, ļoti interesanti. Un pie tā visa šo 2 gadu laikā man ir izdevies attīstīt biedrību. Latvijas korporatīvās sociālās atbildības platformas ISA Latvija. Mums tagad arī ir pastāvīgs cilvēks, kas strādā ar projektiem, jo tā jauda un pieprasījums aug. Ir jauni biedri, mēs esam jau 41, un no tiem, es teiktu, jau cerams, ka drīz būs lielākā daļa būs uzņēmumi, bet šobrīd mēs esam tādā balansā, kad ļoti daudz cilvēki kā eksperti piesakās. Vēl kā individuāli biedri, bet mēs ejam uz to, ka biznes būs tas, kurš vairāk ir mūsu biedrs. Un tiešām ir ļoti daudz izdarīts, kad es tā sēdēju un prasu, tā kā mēs runājam, par ko mēs varētu parunāt, plāni tiešām ir lieli un
Un tā lielākā lieta, ko mēs esam izdarījuši, mēs tā kā nemitīgi skanējot to sajūtu, ko tad uzņēmumam vajag, ar ko viņš cīnās pats ar sevi par ilgspējas jautājumiem, ka mēs esam atraduši tādus pieturas punktus biedrībā, kur viņš var gūt šīs atbildes vai iedvesmu vai tas kakliņš paplašinās un nesprūst viņiem tie jautājumi organizācijā. Un otra lieta, jā, ka man ir savs uzņēmums, kurš mēs šobrīd konsultējam vairākus uzņēmumus un rakstam stratēģijas, ilgspējas pārskatus, taisam double materiality un man ir forši cilvēki, ar ko es to kopā daru. Kā mācam jaunos. Tātad tev ir ne tikai ģimenes pieaugums un viens mažiņas 2-gadnieks, un parasti saka, tas ir tas vecums, kas ir devil nelabo vecums. Evil. Tev ir arī izaugsme, un tev ir arī jauns uzņēmums vēl, kur tu esi. Tātad 3 bērni vienlaicīgi. Apsveic. Klau. Bet es vēl vienu lietu varbūt izmantoju šo iespēju. Tas nav iespējams bez ģimenes atbalsta. Tad tā atbalsta sistēma, kas ir pieejama bez mana tēta, kurš man ļoti palīdz, bez mana vīra vai mammas varēja manējās un bērndārs, kurš ir baigi foršā lieta. Tas viss ir vajadzīgs, lai tādas trakas māmiņas varētu sevi realizēt, arī ne tikai mammas lomā. Zini, kā man ir uzreiz jāprast par to dzīves balansu? Tad tu esi viņu atradusi, work-life balance? Es šobrīd esmu ceļā uz. Jo skaidrs, ka... Politiski korekti atbildi. Jo skaidrs, ka man ļoti patīk arī sekot līdzi. LinkedInā ir jauns blog posts, kuru raksta. Esmu redzējis, ka vairākas tādas sievietes, kur strādā augstos amatos, sāk rakstīt savus pārdomus par šo iespēju. Un tas ir milzīgs izaicinājums. Un es nekad iepriekš nevarēju apzināties, ka tā ir reāli tā 3. un 4. slodze ar tik maziem bērniem. Un tāpēc varbūt kaut kur mazliet jāatvainojas tiem cilvēkiem, kurus nesapratu kādreiz agrāk, bet jā, tas tā ir. Tu domā Ilze Grasa Ķivilde, vai ne? Kas raksta brīnišķīgs raksts. Bet es vēl esmu redzējis, ka ir cilvēki, kuri pirms tam nav runājuši par savu ģimenes dzīvi. Sievietes parasti izvairās runāt par savu ģimenes dzīvi. Es esmu tai kārtā. Jo tas it kā mazina to jaudu, tā klienta vai partnera acīs. Un par to neviens īsti nerunā. Un es atkal laikam pacelšu tēmu, par kur neviens nerunā. Bet tie rezultāti, kas vismaz manā praksē ir, tā jaunā māmiņa vienmēr būs tā, kas tajos 8:30 Zoomā ieslēgsies. Un viņa beigs to darbu 5 un piecelsies un aizies, viņa vienkārši nav citu laiku kad. Un viņa nebūs noteikti tā, kas skries tur, es atvainojos, pīpauzēs vai kafijas pauzēs, bet vienkārši viņai ir jāizdara darbs un viņas ietļās un iet prom. Es tieši gribēju teikt, ka viņa nebūs tā, kas tā 10 minūtes dzers kafiju ar kolēģiem pārlēk. Tur nav variantu. Varbūt viņa pasēdēs mašīnā un paraudās, kas 10 minūtes pirms viņa iet darbvietā. Bet tā darba duna ir ļoti precīzi, korekta un on the point. Maza reklāmas pauzīte. Vai zini, ko es daru ikdienā? Palīdzu lieliem un maziem uzņēmumiem ar ESG jautājumiem. Mans spēks ir ESG audits un uzņēmuma atbilstības ISRD prasībām, ESG stratēģija un ilgtspējas ziņojumu. Ieskaties ziemeļmed.com un uzzini vairāk, kā varu tev palīdzēt ar ESG jautājumiem. Vai raksti man uzreiz maija@ziemeļmed.com un liekam galvas kopā, kā spēcināt ilgtspēju tavā uzņēmumā. Starp citu, es varu arī būt tavs mentors ilgtspējas tēmā vai vienkārši skats no malas, kas iedos profesionālu vērtējumu par taviem ilgtspējas mērķiem, procesiem, ziņojumu vai komunikāciju. Bet tagad gan atpakaļ pie sarunas. Tad ķeramies tam vērsim pie tiem ragiem. Mēs jau vairāk kā gadu dzīvojam šajā CSRD ēnā, jeb tēmā, jeb laikmetā, un, kā tu pat minēji, tev ir milzīga pieredze jau gan biedrībā, runājot ar uzņēmumiem, gan arī savā uzņēmumā, konsultējot. Kas ir tavi novērojumi? Kādi ir tavi novērojumi? Tad cik mēs nopietni uztveram šīs jaunās prasības? Kā tas ir mainījis mūsu sapratni par ESG jautājumiem? Un kāda ir tā mūsu uztvere par šiem jautājumiem uzņēmumos? Un vai mēs esam patiesībā no sirds atvērti šīm jaunajām prasībām un tam labajam virsmērķim spēcināt to ilgtspējīgo biznesa praksi? Ļoti labs jautājums. Es teiktu, ka ja es to varētu salīdzināt ar jebkādām pārmaiņām uzņēmumā, jo pirmā reakcija ir tāda, kur mums ir regulējums, tad vai mēs atbilstam, neatbilstam, super, vienkārši aizmirstam par šo tēmu.
atbilstam, tad ir tāds neliels šoks, ko tas no mums prasa. Jo, tad kurš to var izdarīt? Mēs saprotam, tātad ārējais konsultants un arī atnākot ārējiem konsultantam. Tev saka, nē, mēs iekšēji strādāsim ar to. Tas nozīmē, jums ir jābūt valdei, kas iesaistās, jums jābūt ir augstā līmeņa vadītājiem, kas iesaistās, un pēc tam arī tam darbiniekam jāpaskaidro, kas mums mainīsies. Tas ir tāds pirmais pārsteigums lielais. Otrais lielais pārsteigums ir tas, ka jebkuriem šiem apsvērumiem tiek prasīti dati, un tās ir 4 lielas datu kopas. Dati, kur pierāda, ka man ietekme eksistē uz kaut kādiem aspektiem, nosauksim viņus PSG. Tad otri dati, kas man iekšā notiek, tad vai es varu pierādīt kaut kādu savu sociālo ietekmi uz darbiniekiem vai to savu vidas ietekmi. Trešā data kopa ir, kā es to finansiāli vispār vai tas man ietekmē, jo bieži vien ir tā, ka mums ir kaut kādas bijušas iepriekš ilgspējas programmas un patiesībā viņas mums neko nerezonē ar tiem finanšu datiem vai pat nerezonē ar to ietekmi, ko mēs gribam labot, vai to pozitīvu raisīt. Un tad ir tā 4. datu kopa, kas ir tie dati, kurus pieprasa pats ziņojums. Un tad šīs 4 datu kopas iepriekš nekad nav satikušās. Viņas ir dzīvojuši kaut kādu savu individuālo dzīvi. Un tad viņas ir jāpārskata, ir jāveido no nulles, un tas ir tāds liels, mentāli izaicinošs darbs, un tehniski arī tā skaitā. Un tas ir pārsteigums. Vai tu jūti pretestību šajā pārsteigumā, vai tu jūti drīzāk tādu, ok, mēs to izdarīsim, jo beigās pēc tam būs forši? No sākuma ir pretestība, tāda, visu laiku, principā, katrā solī tiek uzdots jautājums, kādai mums to darām. Kad neredz to jēgpilnību. Tāpēc es teiktu, ka grūtāk ir tiem uzņēmumiem, kuri izvēlējušies ietot ceļu, kas saucās atbilstība vai compliance, ka mēs gribam tikai atbilst. Tad ir ļoti grūti pamatot, kāpēc mums pēkšņi ir jāmaina kaut kādas lietas, jātaisa rīcība politikas, mērķu politikas un cits kaut kādi dokumenti jāražoja, kā viņi saka, ražoja. Jo tam taču nav nekādas jēgas. Tāpēc es teiktu, ka pirms vispār ķerās klāt šiem jautājumiem, ir vērts ieguldīt laiku, izglītot pašiem sevi un izglītot arī šos cilvēkus, kas vispār iesaistīsies procesā, vispār paskaidrot, kāpēc mēs darām. Un lielākais darbs, principā, ko nodarbojas biedrība, ir skaidrot, kāpēc. Un tad, kad šie cilvēki ir sapratuši, kāpēc un kur iesaistās aktīvi, tad ir daudz vieglāk arī runāt par kaut kādiem regulējumiem, politikām, stratēģijām, datiem. Tā kā mēs saprotam, kāpēc mēs to darām. Kas ir tie tavi 3 lielākie kāpēc, ko tu parasti saki? Kāpēc mēs to darām? Cēloņi un sekas. Tas ir, mēs principā kā uzņēmums, ir sevišķi lieli uzņēmumi, tas kāpēc tā ir atbildības uzņemšanās par to, lai jūs varētu ilgtermiņā labi un forši strādāt. Tad, ja mēs, piemēram, ar biznesa plānu darām tā, mums uzrakstam stratēģiju un tad domājam, kādi būs tie riski. Ar ilgspēju ir otrādāk. mēs darot savu biznesu, mēs tos riskus radām. Un iespējams, ja sākotnēji mēs savu biznesu bijām plānojuši un mums neviens neuzdeva jautājumus, kāpēc mēs to darām un kur mums tie riski ir, tad tagad sanāk, ka šī direktīva mums liek par to domāt papildus. Un tā ir tāda atbildības uzņemšanās. Un mēs, principā, skaidrojam, kāpēc šī atbildība ir jāuzņemās. Un tā atbildība, manuprāt, ir jāuzņemās tādēļ, ka mēs gribam, lai tāds biznes kā šis biznes eksistētu vēl ilgtermiņā, mēs pelnītu ilgtermiņā, mums būtu no kā pelnīt ilgtermiņā, mums būtu darbinieki, kas strādā pie mums. Jo it sevišķi mazās ekonomikās kā mūsu darbinieks ir tāds, kurš mums ir vajadzīga par viņu lielāka interese, jo mums vienkārši nav tā, ka viņi mums apkārt staigā un saka, mēs esam bez darba. Ja? Ne, ir uzņēmumi, kurās nozarēs tā ir, kad tiešām var izvēlēties, bet visos uzņēmumos šobrīd, visās valstīs ir problēmas ar labiem, kompetentiem, darba tikumu protošiem darbiniekiem. Tāpat tās arī ar vadītājiem ir problēma, kuri, nezinu, kā tik galā ar jauno paudzi, kuri varbūt grib savādāk strādāt. Ļoti daudz tēmas tikko tev pateicu. Nē, viss ļoti forši. Un kas ir tā galvenā kritika vai tas
pushback, ko tu visbiežāk saņem no uzņēmumiem? Kāpēc mēs negribētu, kāpēc mums ir grūti, kāpēc mēs neredzam tam jēgu? Jautājums ir par to, kur mēs to izmantosim. Un, diemžēl šobrīd tā vienkārša atbilde ir gada pārskats. Un tad nākamais, vai tas redzējums, kur to varēs izmantot, ir investori, ir sabiedrība, ir tas klients, ir jauni tirgi, jauni produkti un tā tālāk. Bet tas nav iespējams nākamie 3 gadi. Iespējams, tas ir nākamie 5 vai 10. Un tā ir tā lieta, ko ne visi vadītāji saredz uzreiz, kā tādu iegūmu. Ne visi vadītāji sevi redz kā vadītāji šajā uzņēmumā pēc 3, 5, 10 gadiem. Ja? Un man liekas, ka tā ir tāda domāšana par to, kas ir ilgtermiņš. Šobrīd tas sektors, kas varētu dot kaut kādu pievienoto vērtību, piemēram, bankas vai tie paši investori, tur kaut kādas kapitāla atdeves, labākas lietas vai kā savādāk, tie, kas par to ir atbildīgi, pagaidām visi ir tā kā mazliet iepauzējuši un skatās, kurš pirmais piedāvās labāko piedāvājumu. Un tad, kad ir šāda situācija, tad šobrīd visi tā kā nogaida, bet biznesa nevar gaidīt, jo viņam ir regulējums, viņš to dara. Bet tie spēlētāji, kuru rokās būtu tās svīras, kas varētu motivēt vairāk uzņēmumus, tie spēlētāji nav tik daudz. Viņi tā nav tāda mainstream izplatīta praksa vēl. Vai tev ir dati, cik daudz uzņēmumu ir pakļauts CSRD tvērumam? Jā, pirmajam tvērumam tie ir apmēram 200 uzņēmumi, kas ir Latvijas uzņēmumi, tā skaitā arī lielās valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības. Tātad tiem, kuriem 250 plus darbinieki un tātad šie finanšu rādītāji 45 miljonu apgrozījums un neto. Tātad 2 no šiem kritērijiem jābūt. Un tad ir nākamā sadaļa, kas ir 3 valstu pārstāvniecības Eiropas Savienībā. Tātad tur ir apmēram mums Latvijā kaut kādi 50-70 uzņēmumi. Tur jāskatās, atkal, tad, kad pienāks brīdis ziņot, varbūt viņi būs pārtaisījuši savus struktūras, es nezinu. Bet apmēram tā ir tā aplaise. Un tad ir no 28. gada ir mazie vidēji uzņēmumi, kas ir kotēti biržā, bet tas noskaņojums ārēji Eiropā ir tāds, ka no tā 28. gada, tad, kad būs izveidots MVU standarts papildus CSRD, kur būs samazināts prasības. Ko nozīmē samazināts prasības? Samazināts prasības nozīmē, ka būs viens variants, kur tu varēsi vienkārši noziņot biznesa modeli, otrs variants, kur tu varēsi jau atklāt kaut kādus pamatdatus, un trešais pilnais ziņojums par ilgtspēju. Un tā ideja ir tāda, ka principā jebkurš arī investors vai pat tā pati banka var pateikt, mēs gribam, lai jums iedot varbūt to labāko procentu, bet jums tad kā arī MVU parastajiem vienkārši ir jāziņo pēc šiem te standartiem. Vai jūs tur 1., 2. vai 3. atkarīgs no tā, kā jūs, cik stingri ir tā vēlme jums kaut kādu attīstības finansējumu, piemēram, saņemt. Un tas paplašina atkal šo loku. Man liekas, ka viena cita direktīva ietekmē to tvērumu domāt par ilgtspēju. Tā ir pienācīgas rūpības direktīva par tā ir atmežošanas direktīva, kas skar tos dažādus produktus, kurus tirgo. Kokrūpniecība bija tikai viens, bet arī visi, kas tirdzniecības, visi centri, kas ir par kakao, tur man liekas, arī banāni bija iekšā. Sakot, vairākas tādas šīs te commodities vai tās preces, kuras ir iekšā produktos, tad arī tur šī te izsekojamība, šī cilvēktiesība aspekti, šie vides aspekti ir jāziņo. Tāpēc teiktu, ka skart mums kā biznesu, tas ir visiem vienā brīdī par to ir kaut kādā brīdī jādomā. Vai tas ir CSRD? Nē, visiem ne. Bet par to, ka tev kaut kādai iekšējai izpratnē ir jābūt par to un kaut kādiem procesiem, tas noteikti ir. Katrā gadījumā, ja arī tu vēlēsi iet ārpus Latvijas, vai arī tu jau esi ar kādu sadarbojies, kādu lielo, jo lielie parasti savu informāciju balst uz tiem mazajiem pleciem, tad, lai arī tu vari pateikt, tas neatiecās uz mani, bet tas īstenībā attiecās, kā attiecās arī uz tevi. Viens ļoti pretis ieteikums parunājot ar saviem lielajiem klientiem. Ar saviem lielajiem klientiem, piemēram, mums ir man ir zinām arī vairāk uzņēmumu eksportējošie, kuriem, piemēram, sāk prasīt B Corp. Vai
kuriem sāk prasīt ekovadis. Ekovadis, jā. Un es pat teiktu, ka ekovadis ir diezgan agresīva tāda komunikācija. Nu, ja tu tur neesi, tad mēs tev tā kā neejam. Mēs tev vispār neejam. Jā, un tāpēc, piemēram, ja mēs runājam par tādu certifikāciju, tad šobrīd LIA ir atvērta programma, kur var vismaz tās certifikācijas izmaksas sekt 60% apmērā. Bet tur nosacījums ir tāds, ka ir nepieciešams šis lielais pasūtītājs, kas jums to pieprasa. Un liels tur ir konkrēti kritēriji. Tāpēc kaut kāds atbalsts varbūt šajā virzienā varētu būt, lai arī ilgspējas certifikāti nebija tāda aktuāla pirms pāris gadiem šajā redzeslokā. Citi certifikāti, bet šie divi arī ir tādi, kurus var certificēt un var paprasīt. Cik daudz tu redzi, cik patiesi uzņēmumi gatavojās šiem standartiem, veido datu sistēmas uzņēmumā, veido šīs stratēģijas un politikas, un cik daudz viņi skatās tā tīri, izdarām to programmu minimums, ķeksītiem. Mēs tāpat nezinām, kāds vēl ir beigās sankcijas būs par šo prasību neizpildi. Mums īstenībā lētāk varbūt pat samaksāt tās sankcijas nekā būvēt to sistēmu un pēc tam vēl izveidot šo ziņojumu mistiskajā XBRL formātā ar programmatūrām, kur ir dažādas spekulācijas, ka viņas maksās 10,000 un tā tālāk, vai ne? Ka tur principā tas scenārijs iezīmēs tā diezgan pozitīvi tajā vienā virzienā. Un cik tomēr daudz tādu uzņēmumu, kas saka, hei, ok, šī ir mūsu iespēja, nu tad, ja darām, tad darām to pamatīgi un kārtīgi. Mana pieredze, ko es esmu redzējusi, ir, ka lielie uzņēmumi, saprotot, ka tas nav tik vienkārši, nolemj, ka tā pretestība beidzās. Principā viņi nolemj tam pievērsties tā kā pamatīgi. Un tad arī process varbūt nav tik ātrs, kā viņi sākotnēji bija domājuši, bet principā tādā brīdī arī viņi tā kā pavalkās to visu. Es esmu redzējis arī, ka diezgan skeptiski varbūt kādi ienāk šajā procesā, bet kad tu sāc strādāt darba grupās ar visu vadību un tā tālāk, un tu sāc skaidrot, un viņiem jau pateikt interesanti, un tur jūs kopā domājat tās metodoloģijas, un tad jūs kopā domājat vērtējums, un es vēl to zinu, un tad tas paliek jau pat interesanti. Un es teiktu, ka arī lielu uzņēmumu to saprotot, viņi varbūt neskrien uzreiz tā regulējuma virzienā, bet tā paskatās, ko mēs no tā varam dabūt ārā un izdara to abus. Izdara to ziņošanas daļu un izdara to priekš sevis. Un principā esmu dzirdējis diezgan daudz, vai mēs šo, piemēram, varam izmantot kaut kā tajā savā uzlabot biznesu. Vai arī, piemēram, vēl viens ļoti tipisks secinājums, bet mēs jau šo darām. Ok, super, mēs varam ielikt šeit un vēl mēs pat varam dabūt datus vai pamatot, kāpēc mēs to darām. Un varbūt kāds pat departaments sapriecājas par to, ka beidzot tā viņa ideja ir atradusi tajā stratēģijā to īsto vietu. Tie gadījumi mēdz būt tiešām ļoti dažādi. Visdārgāk būs process tiem uzņēmumiem, kur to darīs tikai ķeksīšu pēc un kuri neatradīs laiku iedziļināties, jo tad tās izmaksas sanāk, ka tas ārējais konsultants ļoti mokās. Tad dabūt to rezultātu, protams, iesniegs to gadu pārskatu, visi iesniegs to gadu pārskatu, bet tas viss maksās tā. Neizmantosim iespēju, teiksim. Ķap, un nav win-win. Nav win-win, ne. Lasot standarts un vērojot arī šos visus daudzos datu pieprasījumus un informāciju, kas tev ir jāapraksta, un visas metodoloģijas un politikas un procedūras, ko tu jau pati pieminēji sākumā, cik daudz, tavuprāt, no šiem standarta prasībām ir jēgpilnas un cik daudz ir ķeksīšu dēļ? Tā, pavisam realistiski, godīgi skatoties uz tādām biznesa vajadzībām, jo reizēm ir tā sajūta, ka mēs noslīkstam tajā birokrātiskumā un tajā cīņā, lai aizpildītu visus tos ķeksīšus, un kur tiešām pat bieži vien nespēsim atrast to pamatojumu. Bet kāpēc? Kur man būs tā pievienotā vērtība? Jā, es pilnīgi piekrītu, ka ir pāris datu punkti, un kur tu īsti neizproti, kas bija šo standartu radītāju, tas pamatojums, kāpēc viņi uzskatīja, ka šis datu punkts obligāti tur viņiem ir jāieliek, vai šī informācija. Jo tiešām biznesi ir dažādi, un es tikko biju vakardien, mums bija tāda stratēģijas iekšējā darba grupa biedrībā, un mēs secinājām to, ka pat ja tu uzraksti jautājumu, EFRAGam,
kā ar šo tik galā. Piemēram, tas tev ir tiesības prasīt EFRAGam, tās joprojām ir tādas vadlīnijas, kuras ir rekomendējošas. Tur karājas jau vairāk kā 1000 jautājumu, un mēs neesam noteikti vienīgie, kam ir šie jautājumi. Un, laikam vislielākais izaicinājums ir vai tāda izpildīšanas vēlmei, bet ja tas uz mums neatiecās, vai tas par mūsu biznesu ir jāziņo. Un mans ieteikums būtu, ja jūs tiešām nevarat atrast nekuru pamatojumu, tad neziņojiet. Un ja jums auditors atnāks un pateiks, kādēļ jums tas nav, un būs kaut kāda auditoru prakse, jo arī jāsaprot, ka viens ir tā mūsu izpratne kā biznesa, un otrs ir auditoru izpratne. Un es domāju, ka būs tā prakse, kas būs tagad izveidojusies no mums tiem, kas praktizē šo pašu procesu, double materiality un to ziņošanu. Tad būs auditoru prakse, kas atkal redzēs, kādi būs tas kopējais vērtējums ziņojumi. Mums pat ir ideja, varbūt mēs to varētu darīt, kaut kādu kopējo vērtējumu dot. Un tad trešā prakse būs tā kaut kāda realitāte vai pietuvošanās realitātei un tīrīt ārā lietas, kas ir liekas. Jo to, ko es arī runāju arī ar vairākiem vēl stakeholderiem, EFRAGs ik pa brīdim kaut ko maina. Jā, ne ik pa brīdim. Un tad it kā, tāpēc arī uzņēmumu, kas iet šo ceļu, jums ir jāsaprot, jums jābūt ļoti atvērtiem. Jo mēs ejam šim procesam cauri pirmo reizi līdzīgi kā to, tā kā mainījās finanšu auditēšanas sistēma un vispār kā auditēšana ienāca iekšā biznesā vai grāmatvedības standarti sāka parādīties un starptautiskā grāmatvedības, tad tas prasa tādu atvērtību no uzņēmuma, ka tu zini, ka par šito mēs baigi strīdējāmies, bet tad, atnāca EFRAG un pateica, klau, šitais mums nevienam nav mēs viņu izsvītrojam. Ja? Tev liekas tāda vilšanās, bet vienkārši paturēt prātā, ka tas tā var notikt un būt elastīgiem šajā te. Tas mindsets teikt ir tāds, paskatāmies, pamēģinam, iznāks pilots, neiznāks, jo mums Latvijā ir laba situācija to, ka mums par to nesoda. Mums vienīgais var būt, kad auditors nepieņem jūsu sagatavoto pārskatu un jūs nokavējat termiņu, kad ir jāiesniedz. Pastāst lūdzu par auditoriem. Daudz jautājumu. Un kā tad auditors spēj izvērtēt patiesībā šo informācijas patiesumu un pēc būtības. Jo vienam auditoram saprast vidi, saprast atkritumus, saprast CO2 izmešus, saprast visas piesārņojošās vietas, tev vēl paskatīties uz cilvēkiem, tev vēl paskatīties uz cilvēkiem piegādes ķēdē, tev vēl visu labas pārvaldības. Tas ir vienkārši unikāls kaut kāds cilvēks, kurš to spēj visu noauditēt. Vai ir kāda informācija par prasībām attiecībā šiem te auditoriem uz viņu kompetencēm, zināšanām? Es neesmu pats finanšu auditors, bet tajās diskusijās, kurās esmu piedalījusies, tad ir divas daļas. Ir viena daļa, kas ir uzrakstīta likuma projektā, un tā daļa ir tā, kas saka, ka pirmajā reizē ir tā saucamās parastais ziņojums, kurā terminoloģija varētu būt pat cita, bet tāds vienkāršais auditoru ziņojums, kurā viņi pasaka, ka jūs esat izdarījuši procesus. Tātad jūs esat novērtējuši, jums ir metodika un izlases veidā var paprasīt kaut kādus datus. Vienkārši, lai pārbaudītu, ka tiešām tas tā ir. Pēc tam jau nākamais jau ir tas padziļinātais ziņojums, kur principā jau notiek diskusija ar valdi, visticamāk, kādēļ jūs šo neiekļāvāt, vai kāds ir pamatojums, parādiet man izējas datus un tā tālāk. Ja. Jau tā būs tā diskusija. Šobrīd auditori mācās, un auditoriem ir arī atļauja, finanšu auditoram ir atļauja piesaistīt ekspertus. Tas nozīmē, kur tas auditors mācās? Cik man ir zināms, tad asociācija organizē mācības, un vēl viņiem top kaut kādi vēl papildus standarti, kas palīdzēs šo visu darīt. Jo jāsaprot arī, ka digitāla taksonomija arī joprojām ir drafta versijā, un tiem, kas klausās, digitāla taksonomija nav tā pati taksonomija, par kuru mēs runājam direktīvas kontekstā. Digitāla taksonomija nosaka to, kā mēs vienkārši tagosim savu ziņojumus pēc XBRL formāta.
Bet tur bija tev labs podkāsts bija ar Jekaterinu. Mēs mēģinām nodalīt taksonomiju no taksonomijas. un tāpēc tās arī, un arī tas, kas ir tāds diezgan nepatīkams pārsteigums, kā, es taču nepretendēju uz bankas, nekādiem kredītiem, kāpēc man jātaisa taksonomijas novērtējums. Un tas, man liekas, tāds, saruna, kur arī nepatīk šo dzirdēt, ka tas ir jādara. Jā, bet runājot par auditoriem, tad būs galvenais auditors, kas uzliks parakstu par visu, un tad ir tiesības viņiem piesaistīt specifiskos auditorus. Un tad šī auditora kompānija, kas piesaista auditorus, ekspertus, tad viņiem ir jānodrošina viņu atbilstība, jāizvērtē viņu kompetenci, konfidencialitātes, saistības un tā tālāk. Bet šobrīd jau notiek diskusijas starp gan konsultantiem, gan auditoriem par šo visu procesu. Tāpēc neviennozīmīgi mēs izprotam arī standarta punktus. Tāpēc pieļauju, ka galvenais ir saglabāt to atvērtību uzņēmumu valdēs. Kad nebūs neviens, kurš atnāks un pateiks, tā tas ir, tā tas šoreiz nebūs. Pēc kāda laika varbūt būs, bet šobrīd mums jābūt ir atvērtiem. Vai tev ir informācija, kad mums stāsies spēkā šis likums, kurš šobrīd mums ir likumprojekta statusā? Jā, vakardien laba ziņa izgāja cauri MK Sietam, ministrs kabineta Sietam. Valsts kancelēja apstiprināja, ka var laist uz Saeimu šo likumprojektu. Un, kā jūs redzējāt, vakardien Twitterī Arvils Ašrādens arī par šo priecājās. Tad tas ir ļoti labi, ka Finanšu ministrijas politiskā vadība arī par šim ir pievērsus uzmanību, jo jāsaprot, ka likums nonākot Saeimā, var sākties, kā es saku, riņķi dances no sākuma, kāpēc un ko tas dod. Un skaidrs, ka ir ļoti daudz neapmierinātas organizācijas ar šo administratīvo slogu, tāpēc tur varētu būt ļoti interesanti. Līdzīgi kā tas notika arī pirms pāris gadiem, tas bija pirms 7 gadiem, kad bija nefinanšu direktīvas pieņemšanā apakškomitejā finanšu. Tas bija traki. Un izmet ārā visas labās lietas, kuras atļāva, kas ir direktīvas minimums. Tāpēc es ceru, ka šobrīd tā izpratne jau būs daudz lielāka un Finanšu ministrija ar darba grupas palīdzību būs daudz gatavāka aizstāvēt šo projektu, jo tie iesaistītie viņus tik ļoti atbalstīja, ka tas viss ir vajadzīgs, tad būs ok. Tev tiešām ir pārliecība, ka būs ok, jo pieņemsim filozofisks jautājums no manas puses. Vērojot tātad Eiroparlamenta vēlēšanas šobrīd, kas mums ir ļoti aktuāls jautājums līdz pat sestdienai, un visus populistiskos saukļus un partiju programmas un tā tālāk, gan Latvijā, gan arī Eiropā kopumā šis zaļais kurs ir iekritis tādā otrā grāvī, kur mums arvien straujāk aug visi šie zaļā kursa skeptiķi un pretestības kustība. Ņemot vērā visu šo fonu un arī, ka pie mums Latvijā tomēr arī ir ļoti daudz šie zaļā kursa skeptiķi. Būs tik viegli? Ļoti labs jautājums. Mums tikko bija, ja kādam šis jautājums tiešām interesē, ko politiķi domā, mums tikko bija Eiropas parlamenta deputātu kandidātu diskusija. 1,5 stundu mēs runājam par ilgtspēju, ko viņi domā un kāda būs viņa pozīcija. Viens jautājums, ko mēs viņiem nepaspējām uzdot, bija, kurā grupā viņi plāno politiskajā grupā piesaistīties, jo jāsaprot ir tas, ka viņu pozīcija un politiskās grupas pozīcija arī super atšķirties. Un ir arī tādi deputāti, kas paliks bez savas politiskās grupas, attiecīgi viņu darbam var nebūt nekādas ietekmes. Un tāpēc mums ir jābūt ļoti kritiskiem izvērtēt, par ko mēs atdodam savu balsi sestdien. Iesaku tiešām jums noklausīties to sarunu un paskatīties šajās programmās, kas pieejams CVK mājaslapā, kuras tās grupas viņi pārstāv. Temats būs karsts, un katram tā izpratne par karstumu ir sava. Vieniem karsts, tāpēc, kad ir jāiet uz priekšu, jo tāpēc, ka Eiropa nav sasniegusi savus mērķus un izskatās, ka nesasniegs, jo ir milzīga industrija pretestība. Un arī politiskā pretestība. Skaidrs, ka visi vēlas tikt ievēlēti. Un tas trakākais ir tas, ka, man liekas, tāda interesanta lieta, par ko pavērot. Vācijā, piemēram, tāda pienācīga rūpības direktīva, viņi ir daudz stingrāk, viņiem lokāli, nacionāli, piemēram, Latvijā mums ir Lidl Latvijā, kas ir Vācijas uzņēmums, un viņi visus to ievieš arī Latvijā. Un tad viņi parlamentā bloķē pienācīgas rūpības direktīvu.
Un tas ir saprotams, ka politika ir politika, un zaļo kursu neviens neapturēs. Zaļo kursu iespējams pārskatīs, un es teiktu, ka tā ir laba ziņa industrijām, tāpēc, kad mēs, piemēram, Latvijā ir vairākas industrijas, kurām šie apņemšanās, kuras politiķi ir pieņēmuši, viņas vispār neatbilst realitātei. Es tā ļoti skarbi pateicu tagad, ja, bet, vajag tā, kā ir, jā. Bet tās ir metodoloģijas un biznesa modeļa izpratnes, kā Latvijā, piemēram, strādā kūdras biznesu, kā Latvijā, piemēram, strādā kokrūpniecības biznesu. Ka mēs vienkārši nenocērtam bāžu un nemetam viņu krāsnī. Ja? Vai, piemēram, mums ir šīs iztekošanas sistēmas un tā tālāk, vai tā pati kūdra, mēs viņu nededzinām, mēs viņu taisam substrātus, lai varētu būt labāka augsne. Tā kā tās metodoloģijas, viņas ir ļoti sensitīvas, tad, kad mēs nonākam pie tā, ja uz viņām tiek balstīts mērķu izveide vai aizliegta kāda nozare, un tā tālāk. Tāpēc mums ir izdevīgi, ka šis jautājums principā ir sašūpojies, bet mums nav izdevīgi tas, ka tas tiek izmantots, lai vispār neko nedarītu. Skaidrs, ka mums ir blakus netāli notiek karš, tas ietekmē mūsu piegādes ķēdes, ietekmē biznesu. Skaidrs, ka Eiropā ir jādomā šajā virzienā par drošību. Tas skaidrs, tā ir prioritāte. Bet arī tad, kad industriālā revolūcija radās, viņa arī radās kad? Sākās, tad, kad bija Eiropa pasauli piedzīvoja 2 pasaules karus. Industrija tāpat mainījās, bet šajā gadījumā mēs arī runājam par to, ka industrija mainās, tā ir ekonomika, kas mainās. Tas ir sāpīgi, tas ir dārgi, un mēs esam tā paudze, kurai ir izdevība to izdarīt. Nākamajai paudzei es nezinu, ko viņi darīs. Viņiem būs grūti. Viņi nokops to, ko mēs neesam izdarījuši. Es nezinu, vai nokops, ja nebūs ko kopt. Tas bija ļoti pesimistiski. Jā, kaut kā tā... Planet is burning, tā sajūta viņiem ir iekšā, un mēs jau redzam arī jauno paudzi, ka viņi ir pavisam apmulsuši. Jo viņam liekas, ka viss iet uz galu. Ja? Viņiem ir tas anxiety, tas eko-anxiety, tas eko-stress, tāpēc, kad mēs esam tik ļoti pacēluši šo tēmu, tik ļoti asā pakāpē, sakāpinātā pakāpē. Man pašai pirmklasnieks ir uztaisījis burtnīcu, kur viņš ir uzrakstījis 1. klasītē savu rokrakstiņu. Idejas, kā es glābšu pasauli. Atverot vaļā to burtnīciņu, tur ir rakstīts samazināt siltumnīca efekta gāzes, braucot vairāk ar divriteni. Viņš viņam prasa dēliņu, kā tu zini, kas ir siltumnīca efekta gāzes? Viņš zina. Ļoti labi. Man pie dušas ir taimers uzlikts. Māmu, tev ir 2 minūtes, jo ūdens ir vajadzīgs. Resurs, jā. Es nedrīkst mest ārā jogurta iepakojumus, jo viņus var izmazgāt un izmantot vēl vairākas reizes. Saplēstas drēbes izmest ārā. Nē, tur taču ir šorti uzreiz. Un, respektīvi, tā manam vienmēr tā uzmanība runājot ar to jaunāko auditoriju par to, cik viņi ļoti jūtos stresu par to, kas ir viņu nākotne, jo viņiem nākotnes nav. Tajā, kā mēs runājam, kā mēs šīs problēmas visas parādām un kādā sakāpinātības pakāpē, viņiem nav pozitīvā tā skaistā nākotnes. Viņi jau dzīvo, kad viss brūk, viss ir slikti, ūdeņi piesārņoti, gaisa ir piesārņots, viņam ir bīstami elpot, viņš ierauga rūpnīcu, viņam ārprāts, ka rūpnīca melna dūma ir. Un kā viņiem iedot tādu saprātīgu to sapratni, to cerību, to vīziju, kā viņš var tālāk nākotnē navigēt. Tā ir ļoti sāpīga tēma. Nē, bet šeit jau ir tas stāsts par to, ka ja mēs zaļo kursu izmantojam kā biedēšanas stratēģiju, vai mēs izmantojam kā šo cerības stratēģiju un iespēju stratēģiju, jo tas, par ko neviens nerunāja, tas, kad, piemēram, tad, kad mainās industrijas, rodās profesijas, rodās biznesi, rodās materiāli, rodās iespējas, par kurām vispār mums pat prātā nav vienāds. Mēs jau nevaram iedot to praktisko redzējumu, bet man liekas, ka tā varbūt tā saruna, ko būtu jāmaina, ir nepalīdz tas, ka, protams, mums ir šī agresīvā kaimiņa politika to izdarīt, bet tas būtu bijis tas nākamais solis, loģiski. Tāpēc es teiktu, ka mūsu paudzei ir ārkārtīgi grūti. Mums ir jāspēj saprast, kā izdarīt abus. Tā kā nosargāt, būt drošībā un plus vēl mainīties. Pavērt iespējas. Jā, pavērt iespējas.
Un tāpēc, laikam, es ceru, ka mūsu paudzē, kur izgājusi sevišķi Latvijā, cik tur tās pārmaiņas, mēs varbūt esam aprīkoti ar to. Varbūt tas mums Eiropā ir jāpiedāvā, ka mēs, jo arī tā Latvijas, manuprāt, iespēja, mēs viņu neizmantojam. Jo, man liekas, mums ir tik daudz foršas un radošas visādas idejas, inovācijas, projekti, un mums ir spēcīga akadēmiskā puse. Mums ir tikai jāsadarbojās, jo tas ir tas, ko es arī redzu, ka ir ļoti daudz idejas, kuras paliek, tāpēc, ka tās ir manas, tāpēc, ka tās ir, tā kā... Tāpēc, ka Latvijas ir viensēta. Jā, kas mums pārdeva šo konceptu? Kurš tas bija? Līdzīgi kā, ka mēs esam zaļākā valsts pasaulē, bet... Kurš pārdeva viensētas konceptu? Tas pats, kurš pateica zemnieku burgeru zemniekiem. Tas bija kādreiz tāda reklāma McDonald's. Burgeru zemniekiem. Un pasakiet vēl, ka biznesa kaut ko nevar ietekmēt, jā? Visu var ietekmēt. Biznesa var pārdot arī zaļo cerību. Tā kā varbūt tas ir tas lielais uzdevums sabiedrības virzienā. Iedvest tajā to pozitīvo. Jo skaidrs, ka tu kā biznesa uzņēmējs esi mazliet īgnas. Tā vienkārši paliec laikam, tas ir profesionālais īgnas. Bet ir arī tie iedvesmotāji, tie, kas iet uz priekšu un tie, kas var izstāstīt, ka ir forši. Un iespējams, ka tā ir vēl viena loma, kas ir jādara vadītājiem, ka viņiem ir jārunā ar saviem darbiniekiem par to, ka tā ir iespēja. Savādāk viņiem pašiem būs ārkārtīgi grūti visu laiku ar to pretestību cīnīties. Un runājot par tām iespējām, par to nākotnes vīzijas iezīmēšanu, mēs nonākam loģiski pie tāda nākamā lielā tēmas, kas arī iet kopā ar direktīvu un šiem standartiem. Tā ir tā stratēģija, tie strateģiskie mērķi. Un jāsaka godīgi, ka arī tā līdz tādai praksei, ko es esmu saskārusies un kur es pati sev pieķeru pie tā, lai izietu cauri ļoti skrupulošiem standartiem un arī uzliktu uzņēmumu uz tām sliedēm, ziņošanas sliedēm, kur tev prasa mērķi pie mērķa, mērķi pie mērķa, mērķi pie mērķa. Tu pazaudē to lielo reālo vīziju, to lielo reālo skatījumu tādā plašā aspektā. Un tu sašaurinies līdz tādiem ļoti taktiskiem punktiem, ceļiem, taktiskiem mērķiem, kurus tu beigās nosauc par stratēģiju. Bet, ja mēs paskatāmies bišķiņu soli atpakaļ, pakāpamies, un kas ir laba stratēģija tādā, vispār pasaulē līdz šim pieņemta vai tiksim, biznesā, vai parasti vispilgtākie piemēri ir tieši tajā militārajā jomā, jo no tās militārās jomas mēs mācāmies, kas ir stratēģija, kas ir strateģiskie gājieni, vai ne? Un tur nav stratēģija, kas ietver apakšā 50 mērķus izmērāmus, ielikt uz laika rāmī, vai ne? Kā to no mums prasa direktīva un šie standarti. Kāda ir tava sajūta vai iedziļinoties šajos standartos un mēģinot atbilst visām tām prasībām, mēs nepazaudējam tomēr to lielo bildi un mēs nepazaudējam kaut kādu to savu unikalitāti, tajā spējā rast tiešām tās lietas un tos mērķus un tās aktivitātes, kas radīs vislielāko pievienoto vērtību. Jo mēs to fokusu pagriežam uz datiem, uz politikām, uz procedūrām, uz mērķiem, bet mēs pazaudējam to, kas būs tā viena lieta, kurā mēs investēsim visu un kas pienesīs mums tiešām to lielāko pozitīvo impaktu, to lielāko pozitīvo ietekmi. Ļoti labs jautājums. Tieši par to pēdējā laikā ļoti daudz domāju. Es teiktu, varētu sadalīt divās daļās šo atbildi. Pirmā atbilde ir tāda, ka direktīva neierobežo darīt neko, ko jūs vēlaties darīt vēl papildus. Tad viņa tā kā nofiksē to brīdi, šīs direktīvas prasības nofiksē brīdi, kas jums ir, un kā jūs redzat šos nākotnes scenārijus, kā šie jautājumi attīstīsies tur tajā īstermiņā, vidējā un ilgtermiņā. Visi klimata jautājumi ir principā jūsu redzējums 5+ gadi, tātad runa par lielo vīziju, kur jūs redzat sevi. Sociālajie jautājumi tur gan nav prasīti īstā lielā vīzija, un pārvaldības jautājumi arī nē. Tā kā es teiktu, ka viņa, viss koncepts ir par un ap tomēr to klimatizēšanu. Klimata tātad pārmaiņām un adaptāciju. Un man ir bijuši vairāk gadījumi, kuri man uzņēmumi saka, jā, bet mums vēl ir šis, un tad mēs, ko esam darījuši, mēs esam meklējuši vietu šiem jautājumiem, tātad šajā 3 daļu iedalījumā, kur viņš visvairāk atbilstu šiem jautājumiem. Liela daļa šo mērķu un risku, viņi, nevis mērķi, bet šo te
rīcība aiziet drīzāk nevis uz stratēģiju, bet uz risku vadību. Tas var atvieglot, izsijāt ārā, kur šim mērķim, šai politikai rīcībai tālāk jādzīvo organizācijā. Un tad vēl ir uzņēmumi, kuriem ir divi varianti. Viens, viņi integrē šos lielos apkopotos mērķus, viņi paši apkopo, viņas to, ko neprasa direktīva, viņi apkopo. Viņi ieliek lielajā stratēģijā, kas ir biznesa stratēģija. Un tad tos sadala tos mazākos tajā horizontālajā ilgspējas stratēģijā, kas ir funkcija. Līdzīgi kā personāla vadība, viņa arī ir izkaisīta pa visu struktūru. Vai tur darba drošība ir tas pats vai vēl kāds cits politikas. Un tad, principā, tas ļauj saglabāt to fokusu, ka tev, vai tu viņu nosauc par ilgspējas politiku, kas ir tā funkcionālā vai par stratēģiju, tur var vēl diskutēt, kas ir labāks variants, bet principā tas uzdevums ir mums no tā visa lielā apjoma sakompilēt kopā, uztaisīt kopsavilkumu pēc šī mājas darba, uz ko tad mēs ejam. Jo man ir bijuši drīzāk situācijas, kad mēs šito darām, baigi foršie projekti, bet mums nav īsti viņu, kur stratēģija ielikt, jo tas ir kaut kas nebijis, tas ir kaut kas jauns, piemēram, kaut kas uz klimatu orientēts. Tad kur mēs viņu ieliksim? Un tā ir tāda forša sajūta, ka tu viņu var ielikt beidzot tajā klimata mērķī pie rīcības plāniem. Ja? Tā kā es teiktu, ka tas ir tāds radošs darbs, kā to lielo bildi, kur jūs ieraugat pēc tās lielās analīzes, jūs saliekat tādā kā kopsavilkumā. Es teiktu, ka tas ir tāds viens no veidiem, ko var darīt. Jo es teicu, tās stratēģijas atšķirās. Jo, ja tu esi biznesa stratēģija, tu domā, kas notiks pēc tam, ka es to izdarīšu, tad ilgspējā tur ir otrādāk. Esmu izdarījis, kur ir rezultāts, kā es to labošu. Un tas satiekās tajā lielajā dokumentā. Tev ir kāds piemērs, labs piemērs, ko tu vari padalīties? Labs stratēģijas piemērs un slikts stratēģijas piemērs. Nē, šoreiz nebūs. Es to nākamo reizi sagatavošu. Bet, ja godīgs, mēs vienkārši esam procesā par šīm lietām, jo visi parasti runā par reportēšanu un par dažādām metodēm, bet stratēģija tāds mazais tāds secret grail. Ja? Ar šo mēs tā kā dalamies, tā kā nedalamies. Un tad, kā mēs nonācām pie viņa, kā mēs nenonācām. Ir uzņēmumi, kuri ir arī ļoti atvērti, bet ir uzņēmumi, kur nav atvērti. Un mēs šobrīd tieši šo darām, mēs vienkārši gribam saprast, kas ir tas labākais veids vai kas ir tas rekomendācijas, ko darīt. Es ceru, ka mēs līdz gada beigām būsim darbu pabeiguši pie šī un varēsim parādīt publiski šo visu. Kas ir tavs ieteikums tiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kuriem nav bijusi vajadzība pēc tādas sakārtotas ESG struktūras un sistēmas uzņēmumā, bet kuriem to tās pieklāvēs viņa lielais sadarbības partners pie durvīm paprasīs aizpild man lūdzu šo te anketu vai var man iesniegt kaut kādus attiecīgos datus. Kā tu ieteiktu, kas ir tas, kas viņiem tā pakete minimālā, kas viņiem uzņēmumā būtu jāuzbūvē? Un kas ir tās tēmas, uz ko viņiem vajadzētu fokusēties, kuru viņiem sākt un kā vajadzētu viņiem projicēt to tālāko nākotnes attīstības ceļu, kā viņi var vēl vairāk tās tēmas pievienot klāt? Ļoti labs jautājums, bet es teiktu, ka pirmā lieta, kas viņiem ir jāizdara, viņiem ir jāizglītojās. Un es šeit runāšu par programmu, kuru mēs piedāvājam atbildīgi biznesa vēstneši. Tās ir 5 dienas, 8 stundas dienā, kopā 40 stundas. Mēs 2,5 mēnešu laikā izējam cauri visiem aspektiem. Un tad, principā, pēc šī uzņēmums pieņem lēmumu, ko viņš darīs tālāk un kā viņš uzbūvēs to savu struktūru. Kas ir programma minimums? Programma minimums ir izanalizēt tos jautājumus vai to jautājumu loku, ko jums prasa klients. Ja jums klients ir fokusēts tikai un vienīgi uz jūsu produkta vides deklarāciju, un jūs saprotat, ka tas ir jūsu numur 1, vai tur uz kaut kādiem izsekojamības dokumentiem sakārtojot šo jautājumu. Jums katru reizi nav pārdošanas cilvēkiem un piegāžu vadības ķēžu cilvēkiem. Panikā jāskrien un jāmeklē kaut kādu dokumentu. Sakārtojiet šo, saprotiet, ko viņi vēl grib, uztaisiet kādu sarunu un tā tālāk. Otrs fokus ir darbinieki.
Darbiniekiem ir līdzīgi, kā saka, tie, kuri jau ir kaut kādi pie 50 darbinieki, 20 līdz 50 jau sāk veidot kaut kādas minimālas darbinieku aptaujas. Paprasiet viņiem par ilgspēju, paprasiet viņiem par viņu labbūtību, paprasiet viņiem par tiem jautājumiem, kas viņiem ir svarīgi jūs kā darbdevējiem. Ļoti vienkārši paraugi, ļoti daudz pieejami, to var izdarīt. Un, attiecīgi, runājiet ar saviem darbiniekiem par tiem jautājumiem, kas viņus satrauc. Un, ja runā no sistēmiskā viedokļa, to var apkopot ļoti vienkāršā dokumentā, kas saucās ētikas kodeks, kas ir tāda kā rīcība. Es teiktu, ka ētikas kodeksos esmu redzējis visu. Arī risku vadību, trauksmes celšanas mehānismu, darbinieku rokas grāmatu, visu. Bet tas ir ok. Mums ir viens pieturas dokuments, varbūt viņš nav uz 30 lapām, varbūt uz 5, bet ir ok, mēs esam vienojušies. Zini, kas ir pats bēdīgākais? Tad, kad klejo uzņēmumā baumas, ka mums ir tāds ētikas kodeks, bet to neviens nav redzējis, izņemot HR-istu, kurš to ir uzrakstījis, bet visi ir parakstījuši viņu. Un vēl viena maziem uzņēmējiem ļoti laba lieta ir ikgadējās pārunas. Vai pat es teiktu, un tur var ielikt karjeras attīstību, tur var ielikt emocijas, tur var ielikt praktiskās lietas, KPIs un tā tālāk. Un es domāju, tā ir tāda laba lieta, ko darīt. Reizi. Piemēram, man pašai ir pieredze, varbūt nav tāda ārkārtīgi liela komanda, liela vadības pieredze, bet man vairāk ir procesa vadības pieredze, bet arī ar darbiniekiem viņiem ir jārunā. Savādāk jau tu neuzzināsi, kas viņus neapmierina, vai kas viņiem ir vajadzīgs. Tad būtībā tie būtu tādi 3 pirmie minimālie soļi, kas tev ir jāievieš. Kā palika CO2 pēdas uzskaitīšana? Tas ir pirmais, ko tev paprasīs. Jā, tas ir tas pirmais uzdevums. Ja tev prasa par piegādātājs to CO2 aprēķināt, tad mēs aprēķinām CO2. Mums tad ir viens Excelis, kurā mēs tos CO2 rēķinam. Un tad ir 2 varianti. Pirmo, otro principā apķērīgs iekšējais cilvēks to var izdarīt. Viņš var aprēķināt. Otrais, jau 3. līmenis, arī, ja ir cilvēks, kuram ir šī vidas izglītība, viņš var ķerties tam klāt ar kaut kādu atbalstu. Ja nav, tad tās ir konsultācijas, ko šobrīd var nopirkt, un viņas vairs nav tik kosmiski dārgas. Kādu skaties uz šiem pēdu aprēķina rīkiem? Kad tev ir platforma www.manapēda.com, piemēram, un tu ievadi datus, un viņi tev aprēķina uzreiz. Vai tu iesaki uzņēmumiem tādus skatīties, meklēt, izmantot? Ja nav nepieciešama tāda pamatīga analīze, es teiktu, ka viņi var līdz kaut kādam brīdim to izmantot. Bet visos platformās, kuras esmu skatījusies, ir tā, ka līdz brīdim vienalga pēc tam tev jāpiepērka konsultācija. Tas ir pilnīgi līdz skop 3. Jā, jo 1 un 2 tu vari izmantot sistēmu. Ja tas ir tikai vienīgais radītājs, ko tu tur lietas, vai tiešām tev vajag sistēmu. Ja tev ir daudz nozaru biznesa, varbūt tas varētu tev arī būt palīdzošs instruments, bet principā var netērēt naudu un taisīt arī Excelī. Un ar grāmatu vienoties, ka, piemēram, grāmatvedībā viņi ne tikai liek iekšā piemēram, par degvielu naudu, bet ieliek arī, kas tā par degvielu, litrus un kilometrus, piemēram. Un tas, vai tajās pašās ceļojuma atskaitēs, ka mēs rakstam, kādu lidmašīnu mēs lidojām, uzrakstu kilometrus, pilsētas un transportus, kilometrus un pilsētas un litrus un tā tālāk. Un tas jau ir tāds datu kopums, ko pēc tam jau var strādāt. Jo ir vairākas grāmatvedības programmas, ja ņem tās saucamās atzītās grāmatvedības programmas, kurā visu ielikt iekšā. Tur nav jāveido nekas jauns grāmatvedējiem. Un vai ir kāda sistēma, ko tu iesaki saviem klientiem, kuriem ir jāveido datu uzskaites sistēma tagad, jo īpaši, ko viņiem ieviest, lai varētu sagatavoties šiem ziņošanai, ja tomēr vecais labais Excels un cilvēku savstarpējā sarunāšanās un komunikācija ir tas labākais veids? Es teiktu, ka pagaidām jā. Bet es redzu pie apvāršņa pāris tādus labus projektus, kur šobrīd es ceru, ka ņems vērā kaut kādas klientu atsauksmes un pilnveidosies, un es domāju, ka tad jau varēs. Jo tas, ko nepiedāvā neviens pagaidām, varbūt es kļūdos, bet tos, kurus es skatīsies, viņi nepiedāvā tās saucamās dubultā būtiska novērtējuma formulas, jo katram tās tomēr ir savas, un viņš nav standartizēts. Līdz ar to ir ļoti grūti šādu rīku radīt.
programmēt speciāli priekš šī, es nezinu, tur. Vai ja ir uzņēmumi lieli un viņiem ir iekšējās sistēmas, viņi tādu var ieprogrammēt klāt. Tas gan. Un savilkt tos visus datus automātiski ģenerēt, to es teiktu, ka tas taču ir izdarāms. Tas varētu būt interesanti, jā, bet tāda atsevišķa tūle, es domāju, ka nē, viņš būs, ar laiku noteikti būs tādi atbalsta tūļi ilgspējas vadītājiem noteikti būs. Un īstenībā pašai sanāk, ka vismaz 2 reizes mēnesī patestēt kādu jaunu platformu. Jā. Tas, kā viņi kā sēns pēc lietas šauj, tas ir... Bet viņiem visiem ir viena problēma, ka viņi neiedos tā double materiality novērtējumu formulas. Jā, ir mēģinājumi, bet viņi ļoti standartizēti. Tas ir katram uzņēmumam pilnīgi savs tomēr. Un vienīgais, kur man šķiet, kur varētu būt forši, tomēr paskatīties kādas platformas un arī reitingu aģentūras un visādi tie, kas tev dod informāciju par nozares ietekmi. Mm-hmm. Tur es teiktu, ka ir vērts apskatīties, un tur ir jau kaut kāds jau baumu tops, jau mums tur ir izveidojies, kuriem tā kā uzticēties un tā, bet arī tas ir tāds, praktiķu vērtējums, tas nebūs noteikti tāds oficiāls reitings šīm platformām, kuras var ņemt vērā, bet tas tā. Pastāst lūdzu par CSR Latviju. Kas ir tie uzņēmumi, kas var pie jums iestāties? Ko jūs tur tiem uzņēmumiem darat? Un kas ir tā pievienotā vērtība man kā uzņēmumam? Kāpēc, lai es iestātos pie jums? Jā, tad biedrība ir, mēs viņu nosaukuši esam par ietekmes pušu platformu principā. Kāpēc? Jo mums ir gan biznesa, gan akadēmiskā puse, gan NVO, gan arī individuāli eksperti. Tas ļoti interesants miks, ik brīdim intereses balansējam, bet mēs ļoti šobrīd strādājam to, lai mums iestājas biznesa. Kāpēc? Jo biznesam, it sevišķi lielām biznesam, viņam ir vairāk cilvēku, kas šiem jautājumiem strādā. Un tas vienkārši nozīmē to, ka uzņēmums ir pateicis, ka viņiem šis jautājums ir svarīgs, un viņi saņem, tas ir divvirziena ceļš. Viņi vēlās veidot šo jauno sistēmu tādu, kādu viņi uzskata, ka Latvijā viņai ir jābūt, jo ilgspēja ir jauna profesija, ilgspējas vadītāji, ilgspējas joma kā tāda, viņa ir jauna, un mēs viņu veidojam, tā ir ekosistēma. Un otrs ir, viņi meklē ar mūsu atbalstu kaut kādus lielos risinājumus sistēmiskos. Mēs nebūsim konsultanti, kas kā biedrība nekonsultē, kā jums rakstīt savu pārskatu, bet mēs varam piemēram, reaģēt uz uzņēmumu vajadzību, izprast tēmas, turpināt izglītot viņu darbiniekus, viņu valdes. Mēs mentorējam valdes, mēs izglītojam, mums ir katru mēnesi sazvans rīta kafijas tēmas, kuras mums saka biedri. Tātad nemitīgs updates par to, kas notiek. Visa jaunākā informācija, kur mēs varam dabūt, mēs uzreiz viņu dodam ārā. Mums ir pašpalīdzības grupa. Ļoti jauks nosaukums. Bet tas tā radās ļoti spontāni, jo vienkārši vienā brīdī visi, šoreiz tā pirmā tēma bija par CO2 koeficientiem, kur visi vienkārši mēģināja saprast, vai viņi dara pareizi. Un tad mēs uzaicinām cilvēkus, kur zina, kā darīt pareizi, un tad mēs notestējam to savu izpratnes līmeni. Tā bija tāda laba lieta. Tad mums ir tematiskās darbgrupas, kurās mēs strādājam, lai veidotu nozares kompetences, tā kā spētu saprast, kādus cilvēkus pieņem darbā, kas viņiem ir jādara, kas viņiem ir jāzina. Tad mums ir šī interešu pārstāvniecība, mums ir lieli plāni, ko mēs gribam redzēt no koordinācijas viedokļa tiesību aktu jomā, jo mēs redzam, ka mums ir ilgtspējas atbildības sadalītas pa visu perimetru. Mums ir, ja par klimatu, tad tā ir tikai klimata ministrija un enerģētikas, ja tas ir vidas aizsardzība, tad tas ir tikai varams. Es tagad nezinu, kā viņas sauks, ja pēc šī visa, kā viņas izreformē. Tad, piemēram, ja mums ir atmezošanas direktīva, tad mēs īsti nezinām, kur viņi tagad dzīvo, vai mums ir tur elektrifikācija, saules paneļi un tur ir visādi interesanti regulējumi, tad viņi kaut kur nezin, kur dzīvo. Ja? Tā kā, mēs taksonomija mums ir vienā departamentā, CSRD mums ir otrā departamentā. Viens sakot, nav tādas, un viņi nezin, ka viņas eksistē. Ja? Tad, viņas nesarunājas. Nē, un tad tagad viss šī sarunājas. Bet, kā es saku,
tāda izpratne par to, ka tas viss ir stāsts par zaļā kursa ieviešanu uz privāto sektoru, nav. Un mēs tā ļoti cerējām uz ekonomikas ministriju. Bet es ceru, ka pēc vēlēšanām, kas ir Eiropas parlaments, tā kā mēs jaunu jaudu uzņemsim un sāksim rudenī, paškot vasarā jau tagad sāks aktīvāk strādāt. Lai mēs varētu vienoties politiski, jo ir vairāk jautājumu, kas jāizdara. Tās pašas metodoloģijas dati, nav sakārtots jautājums, kāds ir mūsu viedoklis par trešo valstu tirdzniecības līgumiem, kāds ir mūsu viedoklis par nozaru vispār ilgspējīgu attīstību kā tādu, ne tikai par datiem. Nav tāda. Mums ir industrija politikas, bet mums nav ilgspēja iekšā. Mums ir cilvēku resursu politika atsevišķi, mums ir enerģētikas politika atsevišķi, bet mēs neskatāmies to nozares kontekstā. Un man šķiet, ka tā atslēga ir tieši nozaru spēja izprast ilgtspēju, palīdzēt saviem biedriem šādā veidā un tā kā to viedokli pretstatīt tam, kas tur notiek, teiksim, valdības līmeņos. Jo viņiem jau var nemitīgi prasa šo informāciju, viņiem jau viņas nav. Jo nozars pie tā nav pievērsušās. Būtībā jūs esat tā vieta, kur satiekās šīs dažādās nozares. Jūs apmainaties pieredzē, viedokļos, veidojat kopēju izpratni un arī reāli paturat rociņu, kad kādam ir grūti, ka viņš taisa CO2 aprēķins. Tas ir ļoti jauki pateikt tā vienā teikumā, jo mēs tiešām ārkārtīgi daudz darām un mēs reaģējam uz to pieprasījumu, kas nāk no biedriem. Mums tagad ir viena jauna iniciatīva liela, kas saucas aprits ekonomikas Baltika Hotspot. Mēs ļoti ceram, ka viņi aizies. Bet skaidrs, ka tās ir milzīgas intereses, un viņas ir dažādas intereses, un viņas visi jāsabalansē, bet jāsaprot, ka mērķis mums ir viens. Mums jāsaprot, kādas mums materiāla plūsmas Baltijā, kur mēs kaut ko varam mainīt, nevaram mainīt. Tas ir tas, lai, piemēram, kāds saka, tavs bērns, ja viņš griezīs šorts, un kur tas paliks pāri, ja to, ko tu nogriezi, lai tas šorti būtu. Ja? Tas ir galdautiņam un salvetai. Jā, un tad, kad tas beidzās, kur tas nonāk, ja? un vispārējais, jo mēs atgriežam apritē tikai 4% vispār. Tas jau ir daudz. Un, tāpēc ir tik daudz visādi tādi lielie sistēmiskie jautājumi, kur visu laiku biznesa tā kā mazliet stāvēs malā. Vai gaidīs, kad atnāks regulējums, tad es reaģēšu. Mēs esam tāda traka organizācija, kur saka, nē, mēs gribam piedalīties tajā dialogā, lai tad, kad mums ir, jūs nonākat pie kāda secinājuma, mēs jums neprotestējam, mēs esam mierā. Un mēs gribam to darīt. Jūs ņemt tā droši pretī? Vienkārši nav, bet jo vairāk būs uzņēmumi, jo lielākas būs spiediens, visticamāk. Un vairāk mēs varēsim noalgot cilvēkus, kas ir gatavi iet šo virzienu. Un palīdzēt to jūs sasniegt šos mērķus. Kas ir tādi galvenie lielie mērķi tev nākamajos 2-3 gados ar biedrību? Ļoti labs jautājums. Frāze ļoti labs jautājums, bet mums šī podkāsts nosaukums. Jā, šo varēs izgriezt. Biedri, kapacitāte. Piesaistīt biedrus. Mēs gribam, lai mums vismaz ir 50 uzņēmumi pievienojušies. Tas ir lielais kapacitātes mērķis. Otrs, mums ir koordinēta tātad ilgspējas politika. Mums ir atbildīgā ministrija, kas šo visu pārredz, pārskata, un mums ir redzējums valstī, kur mēs ar šo ilgspējas politiku un biznesa ir daļa no tā ejam uz priekšu. Tas ir tas, tāds slavēšanas mērķis. Un izglītošanas mērķis mēs gribam, lai atbildīga biznesa vēstneša programma kļūst pieejama un visas citas programmas un mācības, kuras mēs organizējam, ka viņas sasniedz vairāk cilvēkus, it sevišķi uzņēmumos. Kā mēs to izdarīsim, mēs vēl esam procesā. Mēs gribam saprast, kas ir vislabākais, jo atbildīga biznesa vēstneša programma pat par sevi ir, viņa notiek klātienē, tikai tāpēc, ka tas ir stāsts par to, ka mēs mainām to domāšanu. Un online viņu pārcelt, mēs to varam izdarīt par kādām moduļiem, bet mēs nevaram to konceptu tā izdarīt. Bet varbūt ir kāds veids, un mēs tagad mēģinām atrast vēl visādas foršas metodas. Ir tāds climate fresk un visādas citas metodas, kuras mums šausmīgi patīk. Un mēs mēģināsim kaut kā saprast, kā viņas Latvijā ieviest, lai vairāk dabūtu to izpratni. Jo, diemžēl, vai par laimi mums jārunā par izpratni joprojām. Turpat vien mēs esam vēl. Jā.
Un kas ir tie jautājumi, tās sfēras, pie kurām es varu pie tevis vērsties kā pie Sustainability Partners valdes loceklis? Tātad šobrīd tops ir double materiality, tātad dubultā būtiskuma noteikšana. Vai tas ir grūti vai tas ir viegli? Tas ir laikietilpīgi. Cik? Es teiktu tā, ka tāds pirmais novērtējums ir apmēram 2 mēneši, 2-3. Un tad, kad mēs runājam jau par tādiem dati ir savākti, un tagad mēs veicam tādu vēl padziļinātu vērtēšanu, tad tas vēl paņem laiku, lai to izdarītu. Es nerunāju par ziņojumu uzrakstīšanu, tas ir vēl cits laika rāmis, 2-3 mēneši. Mums, pēdējais projekts man bija 4, un tas bija tā, ar līdzi nagiem ar ietekmes pusēm. Bet es teiktu, ka vajag plānot vismaz pusgadu, lai to izdarītu. Tā, 4 mēneši līdz 6 apmēram tā. Iekļaut visas diskusijas ar ietekmes pusēm. Jā. Un, jo tad ir tāds punkts, un pēc tam principā paliek uzņēmums, kurš uzņēmumā paliek daudz darba darāmā, kas saucās datu savākšana, pārstiprināšana, iziešana vēlreiz cauri. Tas viss darbs. Otra lieta – piegādes ķēžu metodikas, tātad analīze pienācīgai rūpībai. Tas ir viens tāds top jautājums. Izklausās nenormāli smalki. Ko tas nozīmē? Ļoti smalki nozīmē to, ka mēs uztaisam iekšēju sistēmu, kā mēs vērtējam piegādātājus un kā mēs saprotam, vai šajā piegādes ķēdes posmā vai šajā konkrētajā nozarē ir risks vai nav risks. Cilvēktiesību, vides vai kāds cits, kas jums ir būtisks. Tas būtībā tā ir risku metodoloģijas izstrāde, kas rezultējās arī slavenajā piegādātāja kodeksā. Beigās. Jā, un tad pēc tam ir tie risinājumi, vai tas ir piegādātāja kodeks, vai tas ir audits, vai tas ir pašvērtējums un tā tālāk. Un man ir pieredze, ka mēs esam uztaisījuši gan to pašvērtējumu kodeksu draftus projekts, kurš pēc tam valdes tālāk saka gan arī tos kontrols sarakstus, kā veikt audits un tā tālāk. Un arī auditi ir veikti, bet, teiksim, šie tādi top 2 lielie tādi apjomīgie projekti. Protams, ilgspējas pārskatu rakstīšana, vēl pēc GRI ir daži uzņēmumi, kur to dara. Stratēģijas, vidējā līmeņa stratēģijas, tās man bijušas arī vairākas, un to turpināt varētu darīt, ja ir vēlme kādam. CO2 aprēķins. Tas mums arī ir tāds labs projekts. Esam iesituši roku. Ieskrējušies un var par ķis. Jā, tā varam. Tā kā, jo vairāk, protams, datu, viņi ir daudz precīzāki, mazāk datu skaidrs, ka viņi ir, mēs runājam par robežām. Tā tie ir tādi lielie. Tad man tev tāds noslēguma jautājums. Kas ir tavs lielākais profesionālais izaicinājums, jeb sāpe darbā ar uzņēmumiem un darbā ar valsts pārvaldi? Ar valsts pārvaldi. Sāksim ar to. Jā, jo tas ir laikam sāpīgāk, ka uzklausīšana jau notiek, bet man vienmēr jautājums, kas mūs attur rīkoties? Tā kā vajag, vai tā kā būtu labi. Un otrs ir, ka bizness tiek uztverts kā tikai nodokļu maksātājs, nevis, ka viņam ir šīs visas citas ietekmes, un man liekas, ka tā izpratne joprojām nav mainījusies. Un tāpēc tā ir mana sāpe šo vairāk gadu garumā, kad man tāds uzdevums ir pierādīt viņiem, kad bizness jau vēl šito dara, mēs tur vēl investējam, un šitien investējam, mēs uzņemamies to atbildību, to mēs šito nosacam. Un principā jau biznesam nav ideja iet pēc tāda mega atbalsta, bet drīzāk atpazīstiet šo un vismaz veidojiet to politiku tādu, lai mums būtu vienkāršāk sarunāties ar jums un izstāstīt, ko tad mēs jums darām. Vēl viena sāpe ir mediji, jo mediji, piemēram, saņemot informāciju no uzņēmuma, viņi vienīgais, kas viņiem interesē, principā ir finanšu dati. Peļņa ir, peļņa nav. Zaudējumi ir, zaudējumi nav. Varbūt darbinieku skaits. Nomaksātie nodokļi valstī varbūt arī vēl, jā.
Bet visas tās lietas, kas ir aktuālas pašam uzņēmumam par šo, piemēram, ilgtspēju un visu, tu tā kā nē. Un man kā liekas, ka tas ir stāsts par to, ka nav laika īsti iedziļināties tajā, ko tad tie uzņēmumi dara. Un mums ar tam ir plāns, ko mēs darīsim. Ar žurnālistiem? Jā. Es ceru, ka viņi noklausīsies podkāstu, varbūt nekāds pazudīs. Bet mums ir plāns, ko mēs gribētu izdarīt kopā ar partneriem. Tā kā, jā, tur ir plāns. Par biznesu runājot. Tas ir par jebkurām pārmaiņām. Vienkārši vienā brīdī pārstājam viņām pretoties. Un pieņemam, ka šis ir tas jaunais veids, kurā mēs šobrīd dzīvosim. Jo ilgāk mēs pretosimies, tā mentāli šim procesam, jo būs grūtāk. Un ne tikai vadībai, valdei vai tur arī tiem pašiem izpildītājiem, kas ar jums grib sarunāties. Tad vadībai vienkārši ir jāpieņem, jā, tas tā ir tā jaunā realitāte. Un ejam uz priekšu. Kas mums jādara? Paldies, Tamīša, Agnes, šodien par visām tām lietām, kur mēs izrunājām. Varbūt ir vēl kāda tēma, ko tu vēl gribi pateikt. Pāri visam, kas vēl ir uz sirds. Kamēr tas mikrofons ir ieslēgts. Man šķiet, ka šoreiz man tik daudz ļoti pajautāja, ka man liekas, ka es jau esmu izstāstījis. Bet tas, ko es gribētu varbūt noslēgumā pateikt, ka tā ilgtspēja, viņš nav sprints, tas ir maratons, tas ir kaut kādā mērā jau uzņēmuma dzīvesveids un meklējam daudz jaunas idejas, iespējas un mēģinam tiešām pārorientēties, kā mēs runājam, no tās sajūtas, ka tas viss ir smagi, uz to, ka tā ir tomēr tā iespēja. Meklējiet sev pozitīvas vides, kur iedvesmoties, ejiet uz visiem kursiem, kurus jums piedāvā, mācieties, saprotat, kas ir jūsu tas labais foršais ceļš, labais foršais partneris, pareizais cilvēks jūsu komandā, kas jūs palīdzēs to visu aizvest. Man vairs nav ko piebilst. Paldies tev par sarunu. Paldies. Paldies, ka biji kopā ar mums. Klausies podkāstu Spotify un Apple podcasts platformās. Savukārt, ja tavam uzņēmumam ir nepieciešams palīdzēt noorientēties ilgtspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, sazināmies www.ziemeļmeita.com.